Tēriņš. Minimum balt, jamam līvli. Minimum gunta, jamam letli. Šodien mēs mācīsimies par lībiešu mantojumu Latvijā, kur to var iepazīt, kur to var redzēt un sastapt. Un ja mēs līdz šim vairāk esam atradušies pie Kurzemes lībiešiem, izskatījuši ciemus, kur viņi dzīvo, tad šobrīd mēs esam Vidzemē, pie Vidzemes lībiešiem. Mēs esam Daugavas krastā. Daugava ir Latvijas likteņu upe, taču tā ir arī lībiešu likteņu upe. Pirms 1000 gadiem arī šeit, tās krastos, dzīvoja lībieši. No jūras un Rīgas līdz pat šejienei, līdz Aizkrauklim. Un šī vieta, Aizkraukli, faktiski vēsturiski ir bijusi tā robeža starp lībiešu un latgaļu zemēm. Bet mēs esam tajā nevis mūsdienu jaunajā Aizkrauklē, bet tajā īstajā Aizkrauklē, kur atradās lībiešu pilskalns. Vēlāk, kad tika uzbūvēts Pļaviņu Hess, pie tā radās pilsēta, tolaik Stučka, kas vēlāk tika nosaukta Aizkraukles vārdā. Tātad lībieši šeit ir dzīvojuši, bet tagad viņi šeit nedzīvo. Kur viņi palika? Viņi nekur nepalika, viņi tepat ir. Šajos te daudzajos gadsimtos lībieši kļuva par daļu no tā, ko mēs šodien pazīstam kā latviešus. Un šajā ceļā viņi paņēma līdzi daudzas lietas, kas viņiem piederēja. Viena no tām vietām, kur to vislabāk var redzēt, ir latviešu valoda, jo sākdami runāt citā valodā, lībieši paņēma līdzi daudzus vārdus, ko mēs lietojam ikdienā, katru dienu, un par kuriem mēs nekad neaizdomājamies, ka šie vārdi ir ienākuši no lībiešu valodas. Un tad tiešām sanāk tā, kā daudzi mūsu stundu varoņi ir teikuši, ka patiesībā jau katrs latvietis katru dienu runā mazliet arī lībiešu valodā. Kas ir šie vārdi? Šie vārdi ir Allaž, lībiski alz, beka, bekā, jauda, jaud, jonis, joņ, kāzas, kozgand, kukainis, kuki, ķēms, kēmaz, ķepa, kepā, ķeksis, kekš, laulāt lolata. un vēl daudzi citi. Vairāk nekā 300 ikdienā lietojam lībiešu valodas vārdu. Šis ir latviešu dzejnieka Vītauta Ļūdēna dzejolis. Dziļi lībiešu pilsētas smilšu krastām, it kā kuģi, kuriem virs viļņiem pat nav redzami masti. Dziļi lībiešu vārdi ir Latviju vārdos grimuši, vien daži nenogrimuši. Deva, atdeva visu, tāds bija laika gājums, paši sev neko neatstājot. Var smaidīt, skumt, bet nedrīkst aizmirst tos, kas nebija brāļi, bet kļuva par mums. Bronzas spirāle savīta vijā, ne tikai zemgaļos, latgaļos, kuršos, arī līvos mēs bijām. Par ko tad bija tas dzejolis, ko tu nolasīji? Tas dzejolis bija par to, ka aiz tām lietām, parādībām, kas mums parasti asociējās ar Latviju, latviešiem, bieži vien slēpjas lībieši. Zem Rīgas, mūsdienu Rīgas, ir lībiešu Rīga. Latvijas himna, Dievs svētī Latviju, tās autors Baumaņu Kārlis arī ir pa daļai lībietis. Un arī šeit, Lielvārdē, kur mēs esam, tieši tāpat slēpjās lībiešu mantojums. Bet parasti ar lielvārdi, jebkurš Latvijas cilvēks zina, ka lielvārdi tā ir Lielvārdes josta un Lāčplēsis, protams. Kurš arī šeit ir sarakstīts. Un ar Lāčplēsi patiesībā ir tieši tas pats stāsts. Lāčplēsis, latviešu tautas epos, ir veidots tā, ka tajā folklora ir savīta kopā ar atsaucēm uz vēsturiskiem notikumiem. Un šī stāsta darbība, visa Lāčplēša darbība norisinās tajās vietās, kur savu laiku dzīvoja lībieši. Tālākais pilskalns, Aizkraukles pilskalns, kur mēs bijām pirms tam,
Tagad mēs esam Lielvārdes pilskalnā, kur arī bija lībieši. Burtniekos, un burtnieki savu laiku bija robeža starp igauņiem un lībiešiem. Un šādu ar lībiešiem saistītu vietu un lietu Latvijā patiesībā ir daudz vairāk. Kaut vai tepat Lielvārdes apkaimē nākamais ciems ir Kaibala, kuras nosaukums nāk no lībiešu valodas. Augšup vai lejup pa straumi ir Ķegums. Tālāk Ciemupe, pēc tam ir Ogre, un beigās ir Rīga, un Ikšķila vēl ir pa vidu. Jā. Vietu nosaukumi, kas cēlušies no lībiešu valodas, ir atrodami visur Latvijā, kur ir dzīvojuši lībieši savulaik. Gan Kurzemē, gan Ziemeļvidzemē, Vidzemes vidienē ap Gauju un arī šeit ap Daugavu. Tieši vietu nosaukumi, vietvārdi ir tie, kuros mantojums bieži vien vislabāk arī saglabājās. Un, protams, mūsdienās, kad cilvēks, kurš runā latviski, brauc cauri vietām šādām, tad viņam tie nosaukumi varbūt īsti neko neizsaka. Bet šodien mēs iemācīsimies dažus vārdus lībiešu valodā, kurus zinot, un, protot, mēs arī mācīsim atpazīt šīs vietas, kuras ir saistīts ar lībiešiem un lībiešu valodu. Un pirmais, kas mums ir jāiemācās, ir vārds Kilā. Ciems. Un latviešu vietvārdos tas visbiežāk parādīsies kā kile, ķule, kule, ķuļi, piemēram. Ikšķile. Ikšķile, ko bieži vien arī tā daudz zina to skaidrojumu, ka tas ir Ikšķilā viens ciems. Nākamais vārds, kas mums jāiemācās, ir Jora. Ezers. Latviešu vietvārdos tas parasti būs redzams kā ieris, ēris, eris vai ēre. Nākamais vārds ir Urga. Strauts. Un tos mēs redzam daudzos vietvārdos, piemēram, Urga ciems vai Umurga, Lēdurga, Piķurga, Kašurga. Kas ir Kašurga? Kašurga ir, ja mēs pārtulkojam no lībiešu valodas, tad tas ir kaķu strauts, jo kašs lībiešu valodā ir kaķis. Ceturtais vārds, kas mums ir jāiemācās, ir Nurm. Lauks. Un šeit ir gan nurmuiža, ko gan vairāk pazīst ar nosaukumu lauciene. Tas nav brīnums. Jā. Ja jau reiz lībiešu valodā vārds nurm nozīmē lauks, tad arī latviski, protams, tas sanāk lauciene. Nākamais vārds ir Jaug. Upe. Un tas būs tāds vārds, kas būs pazīstams gandrīz visiem, un no tā ir cēlies Juglas upes un arī Rīgas daļas Juglas nosaukums. Un arī Ziemeļvidzemē ir vairākas upes, kuras ir nevis Juglas, bet Joglas. Jā, un vēl viena svarīga pazīme, kas visdrīzāk liecinās par to, ka šai vietai ir saistība kaut kāda bijusi ar lībiešiem un ar lībiešu valodu, ir tad, ja jūs redzat vietvārdus, kuri beidzas ar iži, uži vai āži. Un tie būs, piemēram, ādaži, ainaži. Ainaži ir saistīts ar lībiešu vārdu aina, jeb siens. Allaži, kuiviži, ķirbiži, lembuži, arī limbaži. Arī pabaži, ropaži un tīnoži. Diezgan daudz vietas ap Rīgu. Un arī pašā Rīgā. Tieši tā. Nu, piemēram, visiem ļoti bieži ikdienā redzamie ķengaraks, jugla, viens ļoti mazs interesants nostūris Jaunciemā Buldurpunga. Un imanta. Un imanta, jā. Un tas tā ir tāpēc, ka arī Rīga ir celta uz kādreizējām lībiešu zemēm. Pašlaik mēs esam Vecrīgā, Alberta laukumā. Un kāpēc tieši Alberta laukumā? Jo Rīgā bija veseli divi lībiešu ciemi. Vidzemes lībiešu ciems un Kurzemes lībiešu ciems. Vidzemes lībiešu ir Daugavas lībiešu ciems atradās tieši šeit. Kā Gunte jau teica, Alberta laukumā. Un tas ir praktiski tepat Vecrīgā, tepat pāri ir dzelzceļa stacija, Zinātņu akadēmija, autoosta. Savu laiku šeit tecēja Rīdzenes upe, un šeit atradās lībiešu ciems. Alberta laukums ir nosaukts Rīgas dibinātāja bīskapa Alberta vārdā. Pat labam tas laukums ir tāds visai noplucis un nesakopts. Bet varbūt šī būtu tā vieta, kur būtu pelnījuši tikt iemūžināti arī tie, kas šeit dzīvoja vēl pirms Alberta, Rīgas lībieši.
Lībiešu vārds un lībiešu piemiņa ir iemūžināta arī Vecrīgā, pašā Rīgas sirdī, Līvu laukuma nosaukumā. Te Līvu laukumā kautrīgi paslēpusies no garām gājējiem ir arī vēl viena lieta, kas saistīta ar lībiešiem, un tas ir šis akmens, tā sauktā Salaspils lībiešu galvas kopija. Oriģināls tika atrasts savu laiku starp Salaspilu un Ikšķili laukā, un tā bija apmēram 3 reizes mazāka akmens skulptūra, kas pat labi atrodās Doma dārzā, un vēlāk tika uzstādīta šī te lībiešu tēla atveidojums jau palielinātā izmērā šeit Līvu laukumā. Šajā vietā, kur mūsdienās ir esplanāde un kas ir līdzenāka par līdzenu, tajos laikos, kad vietā, kur ir Alberta laukums, vēl dzīvoja lībieši, šeit atradās Kubes kalns. Arī pats šī kalna nosaukums, Kubes kalns, visticamāk nāk no lībiešu valodas, jo lībiešu valodā kub nozīmē kaudze vai kopa. Vēl pirms Rīga bija dibināta, 1198. gadā šeit pat pie Kubes kalna notika ļoti svarīga kauja, kurā lībieši sastapās ar vācu bruņiniekiem, un lībietis Imauts nogalināja bīskapu Bertoldu. Vēlāk Imauts pārtapa par Imantu, un viņa vārdā nosauca veselu Rīgas pilsētas daļu Imantu. Pašlaik mēs atrodamies pašā Vecrīgas sirdī, pašā Rīgas sirdī pie Doma baznīcas, un arī šeit, ja ļoti labi pameklē un pavēro un zina īsto vietu, tad var ieraudzīt mazu daļiņu no lībiešiem. Baznīcai apkārt iet tādas skulptūras, taču tikai vienā ir redzama cilvēka galva. Un par šo galvu tiek uzskatīts, ka tajā ir attēlots viens no baznīcas cēlājiem, lībiešiem. Tāpēc šī skulptūra tiek dēvēta par lībiešu galvu. Šodien mēs uzzinājām un redzējām, cik daudzās Latvijas vietās mēs varam uzzināt, saskatīt un ieraudzīt lībiešus un lībiešu mantojumu. Taču, lai noskaidrotu, kur vislabāk uzzināt vairāk par lībiešiem, mums uz brīdi vēl ir jāatgriežas lībiešu krastā, Ziemeļkurzemē. Tēriņš, minimum, ģirts, maum, līvli. Tēriņš, minimum, Marija, maum, letļi. Sveiki, es esmu Girts Gailītis, lībietis, Salaspils kora loja diriģents. Es esmu Marija Bērziņa, aktrise, un Līvo Drandā, jeb Līvu krastā es ienācu kā vasarnieks, bet nu jau esmu kļuvusi par Līvu skarto. Tā nu ir sanācis, ka mums ar Girtu ir bijis tas prieks un gods vairākus gadus būt par lībiešu svētku vadītājiem. Lībiešu svētki ir Līvada pivāda, tas ir Līvu valodā lībiešu svētki. Un lībiešu svētki aizsākās 1989. gada 6. augustā, sestdienā Mazirbē. Un tā bija diena, kad lībiešu tautas nams svinēja savu pusgadsimtu jubileju, jo tika uzcelts 1939. gadā. Un tas nozīmē, ka pēc pusgadsimta beidzot Līvi varēja no malu malām atgriezties šeit, Mazirbē, savā tautas namā. Un svētkos, protams, piedalījās ne tikai Līvi, bet arī radi, draugi, somi, igauņi, protams, arī latvieši un daudz dažādu viesu. Un kad šie svētki bija izskanējuši, tika nolēmts rīkot tādus katru gadu augusta 1. sestdienā. Vai ne? Svētku programma parasti sāks ar dievkalpojumu Mazirbē, pēc tam ir gājiens uz jūras malu, lai ziedot vainagu jūras mātei. Protams, dažādi koncerti, izstādes, bērnu vasaras skolas nometnes mierļienkas priekšnesumi, pat izrādes un, protams, viss beidzas ar kārtīgu zaļumballi. Savukārt, ja vēlies ko vairāk uzzināt par aktuālo lībiešu norisēs un kultūru vēsturē, noteikti apmeklē portālu Livones.net un seko līdzi visu sociālo tīklu profiliem, kur lībieši ir aktīvi. Šodien mēs esam uzzinājuši, ka lībieši mums ir visapkārt. Lībiešus var atrast visur, kur tie ir dzīvojuši, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē. Lībiešus var atrast Latvijas himnā, lībiešus var atrast Latviešu tautas epizolu Ačplēsis. Un arī Rīgā, Rīgas centrā, Vecrīgā, Ķengaragā, Juglā, Imantā,
un arī ir dažas galotnes vai izskaņas, pēc kurām var atpazīt vietvārdus, kas ir īži, aži, uži, kā aina, žādaži, allaži un citas. Un vēl mēs esam uzzinājuši, ka ikdienā mēs lietojam daudzus vārdus, kas ir ienākuši latviešu valodā tieši no lībiešu valodas. Puika, sēne, maksāt, Allaž, vajag, vai un daudzi citi. Šajās 7 lībiešu valodas stundās mēs esam kopā iemācījušies ļoti daudz. Mēs esam ieskatījušies lībiešu valodā, kā tā skan, mēģinājuši pateikt kaut ko arī paši, uzzinājuši, ka lībiskais mums ir visapkārt. Mēs ļoti ceram, ka tie būs jūsu pirmie soļi un varbūt šīs pirmās 7 lībiešu valodas stundas rosinās jūs pētīt, izzināt un meklēt lībisko sev apkārt arī turpmāk. Nu ko, tie nu, par to, ka skatījāties. Tie nu. Un nēmispēl tulbis Kurdasoni. Nēmispēl. Un tomēr ir vēl kāda lieta, kas jums ir jāzina. Ir kāda dziesma, kuru parasti mēs dziedam latviešu valodā. Lībiski šīs dziesmas nosaukums ir Pūga tūļi. Ir pierakstīti gandrīz 20 šīs dziesmas teksta un melodijas varianti. Un lībieši parasti dzied neapdarinātu tradicionālu tautas melodiju, un tā ir viena no populārākajām lībiešu tautas dziesmām. Tā savā ziņā saista vidzemes lībiešus ar kurzemes lībiešiem, kur vidzemes līvi brauc pie kurzemes radiem pār pa jūru līgavs lūkoties. Nu tad dziedam? Dziedam. Nu tad toni. Iet tā lieta. Pūga tuļā, aijā, lajā, aijā, mindā kurā mol, kur mani kad minantai tīst, eņš tīdarad jau vājīst. Tai tas tai tīst, bet tīst andat, kitist mindā, jo jīzaks. Kitist mindā, sur jo jīzaks, i bizaili jīzaks, kā kingan Roma jarājondum, kingan i bizailan mos. I ženš roda, jobma krogas, i ženči bizailan ma. Polaks palas kroganika, to savalta volga pel. Kazabrigžā, kazavadras, masin godīgi aizmaksā. Tu labsigžmā vatābnaistā, kucubsindā koznīgīs. Joham kompelvā koznīgīdī, panūks nikad dančagad. Nemispēl. Amma Ieva.